Priecājos jūs visus redzēt, un paldies, ka ir tik liela uzmanība un ir tik liela jau fokus pirms paša 1. septembra. Un paldies arī visiem, kas mācās, kas uzdod jautājumus, kas arī meklē atbildes. Un šodien man ir ļoti īpaša tēma pastāstīt par neredzamajiem signāliem, jo parasti tad, kad mēs jau redzam, ka kāds ir atvēzējies un sit, tad, kad jau mēs risinam ļoti sarežģītus konfliktus, mēs esam palaiduši kādus neredzamus signālus garām, un šodien mēs parunāsim gan skolā par to, gan arī, protams, kā tas attiecās ārpus skolas. Pirmais signāls, ko mēs arī parasti skatāmies, tad, kad mēs strādājam vai no skolā, vai tad, kad mēs strādājam arī darba vidē, ir acu skatiens. Un vai jūs zinājāt, ka acu skatiens nosaka sociālo statusu? Un šajā brīdī mums kā pieaugušajiem, it īpaši pedagogiem, ir jāpamana, kā bērni skatās viens uz otru nākot iekšā klasē. Un, piemēram, ja mēs redzam, ka ienāk iekšā bērns un viņš saka vienam bērnam, čau, priecājos tevi redzēt, un mēs redzam, ka otrs bērns objektīvi pat nemaz nepaceļ acu skatienu, ja viņš pat nemaz nesasveicinās vai gluži otrādāk mēs redzam, ka tajā brīdī viņš aizgriežas prom, tad mums, kā pieaugušajiem, šajā brīdī ir vai nu jāpatur prātā šie dati, vai arī mums ir jau jāsāk būt vērīgiem un arī jāsāk uzdot jautājumiem, kas īsti notiek klasē. Un starp citu, cienītie pieaugušie, it īpaši pedagogi, tas attiecās arī uz jums. Un man pašai ļoti patīk, dodoties uz skolām, risinot vardarbības gadījumus, pastāvēt pie palodzes, pastāvēt gaitenī un paskatīties, kā paši pedagogi paiet garām viens otram. Un ja es redzu, ka pieaugušie iet garām viens otram kā tukšai vietai, un ja es redzu, ka viņiem nav šis acu skatiens, es tevi pamanīju, es tevi cienu, es tevi respektēju, tad visticamāk, ka šie vardarbības signāli, ko mēs it kā risinām klasē, ir jāsāk arī aktualizēt pieaugušo dzīvē. Jo kā arī Laila pareizi minēja, kā arī visi pārējie minēja, ka bērni parasti uzvedību modelē. Viņi kaut kur iemācās veidus, kā izslēgt. Lūk, tātad pirmais ir acu skatiens. Nākamais ir ķermeņa atrašanās vieta telpā. Un, mēs redzam, ka tad, kad bērns ienāk iekšā klasē, vai nu viņš dodas pa taisno klases centrā, vai viņš arī pārvietojas gar sienām. Ja viņš iespējams viņš ir sarāvies, iespējams viņš arī ir nolaidis galvu, un iespējams viņš pat nemaz nemēģina veidot kontaktu vairāk ar klasi. Šādas iespējas var būt, un atkal, cienītie pieaugušie, jums ir jābūt ļoti uzmanīgiem šajā gadījumā, un atkal mums ir jāspēj uzdot jautājumi. Vēl ļoti interesanti par ķermeņa atrašanos telpā ir paskatīties, kas notiek tajā brīdī, kad kāds bērns tuvojas otram bērnam. Vai stāv bērnu grupiņa vai otrs bērns, vai šis bērns pagriežas pret šo bērnu, vai viņš aiziet prom, un jūs redzat, ka šī aiziešana ir apzināta. Jā, citreiz, protams, kad arī kāds steidzas prom. Tā tas arī var būt, bet krājam datus, esam vērīgi. Otrais, paskatāmies, kas notiek, ja stāv aplītis. Jūs visi esat redzējuši šo situāciju, ka tātad bērni stāv bariņā un kāds bērns tuvojas. Un šajā brīdī bērniem ir iespēja vai nu sanākt kopā un nobloķēt, ka šis bērns skatās tikai uz mugurām, vai arī atvērt šo apli un ieaicināt bērnu iekšā. Un šajā brīdī, ja mēs redzam, ka bērns apzināti tiek izslēgts no ļoti daudzām grupām, tad atkal ir lielie jautājumi, kas šajā brīdī patiesībā notiek klasē. Un kas šajā brīdī notiek draugu bariņā un arī, protams, ka pieaugušo vidē. Nākamais attiecībā par ķermeņa atrašanos telpā un neredzamajiem vardarbības signāliem ir, vai bērniem ir iespējas mainīt vietu, vai viņiem ir iespējas sēdēt kaut kur citur, jo, diemžēl, 1. septembris ir ārkārtīgi sarežģīts ar to, ka bērni atnāk uz skolu un viņi sasēžas tā kā sanāk. Ja, un var gadīties, ka viens bērns nosēžas blakus kādam bērnam, kurš viņu pilnīgi galīgi nevar ciest. Ja, un tajā brīdī, tad, kad viņš mēģina mainīt sēšanās vietu klasē, tad viņam pasaka, tā kā,
te nevar. Un var sanākt tā, ka bērns pilnīgi nelēmīgas sakritības dēļ ir slazdā. Ja? Un tad atkal šis ir jāpamana mums kā pieaugušajiem. Nākamais, ko arī rāda gan pētījumi, ko rāda arī pieredze, bērni, kuriem ir zemāks sociāls status klasē, viņi tiek pārtraukti daudz biežāk nekā bērni, kuriem ir augsts sociālais status. Un, diemžēl, jūs noteikti esat pamanījuši to arī sapulcēs, ja, ka ir cilvēki, kurus klausās visi tur nepārtraukti un visi ir sastinguši. Ja, un ir cilvēki, kuri sāk runāt un viņas jau pusteikumā pasaka, tā kā tur, ko tu vēlējies teikt, ja, Karīna, ko tu vēlējies Kārle teikt. Ja, un faktiski ļoti bieži šī te pārtraukšana var gan bērnam, gan pieaugušiem izraisīt milzīgu stresu, un varbūt jūs esat redzējuši, ka tā arī māsas un brāļi kaitina mājās, ja bērns sāk kaut ko teikt, viņi pārtrauc, un viņš atkal sāk kaut ko teikt, viņi atkal pārtrauc, un visiem ir jautri, un bērns raud. Un šajā brīdī parasti pieaugušie tur tā kā nekriņķējies, jā, un nomierinies, un viss būs labi, bet patiesībā arī šādos gadījumos, ja bērnam tiek atņemta balss, ja viņa teikumi netiek uzklausīti līdz galam, ir jāskatās dziļāk, jāskatās, kas notiek vēl paralēli šajā kolektīva dzīvē un kas notiek paralēli bērna dzīvē. Baumas un aprunāšana. Par baumām un aprunāšanu bieži vien pieaugušie domā kā par normālu parādību. Tas ir pilnīgi labi, ka viņi tur kādreiz paklačojās. Mūsu laikā aprunāja, tagad viņi aprunā. Tā nav taisnība. Jā, tā kā baumas un aprunāšana ir nozīmīgs solis, kas kolektīvā maina bērnu identitāti. Tas padara bērnu par to, kas viņš patiesībā nav. Un līdz ar to, ja jūs redzat, ka mājās bērni sāk atteikties, vilkt savas mīļākās džinsas, ko par mani padomās, ja arī ja jūs ejat uz darbu un jūs vairāk nevelkat tās kurpes, jo tāpēc, ka kāds kolēģis ir tā kā pakritizējis vai kādam aiz muguras pateicis, ka, zini, kā viņi izskatās vispārībā, tad šis sāk ietekmēt uzvedību. Šajā brīdī, kad šī uzvedība ir ietekmēta, tad bērns vairs nedomā par sekmēm, viņš vairāk domā par to, ka vai es patikšu šiem cilvēkiem, vai es nepatikšu, ko par mani runās un ko par mani nerunās. Ja? Tā kā līdz ar to tā kā es aicinu pieaugušie, lūdzu pārtrauciet normalizēt vardarbību un baumošanu un aprunāšanu. Ja? Ka tas nav pieņemams un ir tas labs teiciens, ka sakli cilvēki runā par citiem cilvēkiem, viduvējības runā par sevi un izcili cilvēki runā par idejām. Ja mēs redzam, ka sākas šī čalošana klases kolektīvā, tad tas, ko jūs varat darīt, ir vienkārši iedot viņiem idejas, par ko runāt. Un viņi ar lielu prieku runās par datorspēlēm, viņi ar lielu prieku runās par to, ko darīt tālāk nākotnē, bet galvenais, lai viņi neēd viens otru, jo baumošana izraisa atkarību. Un jūs kā pieaugušie to arī zinat, ka tad, ja darba vidē sākas aprunāšanas, baumošanas vilnis, to ir grūti apturēt. Ja privātajā dzīvē sākas baumošanas, aprunāšanas vilnis, arī to ir grūti apturēt. Tā kā lūk. Jums tas jāpamana un jums arī tas ir jāredz. Sarkasms. Ļoti interesanta lieta, jo tāpēc, ka sarkasms pazemina cilvēku. Un mēs ļoti bieži nepamanām sarkasmu, ja tur tā gudrā, ja tur tā kā labi parunā vēl, ja tā kā mana mugura klausās. Ja, un bieži vien mēs to norakstam uz kāda cilvēka garastāvokli, bieži vien mēs sarkasmu norakstam uz vecumposmu, ka tur visi tur tīņi tādi arī ir, bet tā nav taisnība. Sarkasma mērķis ir pazemināt otru cilvēku, lai tu varētu pakāpties uz viņa pleciem un justies labi, justies pārāks. Un līdz ar to tāpēc bērnam skolā, kurš jau ir ievainots, kurš jau saņem šos te neredzamos vardarbības signālus, viņam nebūs iespējas aizstāvēties. Uz sarkasmu ir ļoti grūti atbildēt. Ir tīpaši jauniešiem, kuri vēl nav ietrenējušies, un paldies Dievam, viņi nav noslīpējuši savas prasmes vardarbības pasaulē. Un tā nav tā lieta, kas viņiem būtu jāmācās. Viņiem būtu jāmācās draudzēties, mācīties, veidot karjeru.
Lūk. Tāpēc viena lieta, ko pedagogi jūs varat darīt, ja redzat sarkasmu, ir vienkārši pateikt, hei, šis nebija draudzīgi. Ja, jo šo te formulējumu saprot viņi visi. Totāla neusticēšanās. Totāla neusticēšanos ir ļoti grūti pamanīt, bet klasē mēs viņu redzam tajā pašā, ko es arī minēju. Bērns vairs nevar sēdēt tajā vietā, kur viņš vēlētos. Viņu neņem grupās, viņu neņem darbā pāros. Viņš tur tikai tā visu sabojās, un viņš tur tāds, un viņš tur šāds. Ja, un faktiski totāla neusticēšanās ir tādas sociālas izolācijas jau kulminācija, jo tāpēc, ka pedagogi nevar nepamanīt to, ka, piemēram, bērnu negrib ņemt sporta nodarbībās, grupās. Pedagogi nevar nepamanīt to, ka, piemēram, grupu darbā visi nodod savus uzdevumus, bet konkrētais bērns viņš to nevar izdarīt, jo tāpēc, ka viņš nav saņēmis uzdevumu, jo vienkārši viņam neviens nav nosūtījis to viņa darāmo daļu, un kāds saņem nulli, un kāds ir, kāds saņem negatīvu atzīmi, un tad atkal bieži vien pedagogi saka, viena pagale nedeg un visu ko pārējo, bet tā nav taisnība. Tātad sociālā izolācija ir grupas, sabiedrības, klases vienošanās, kādu bērnu neņemt bariņā. Un tas ir šausmīgi, sociālā izolācija sāp, un viņa sāp fiziski. Jā, tas ir ļoti, ļoti bīstams signāls. Sit un beidz komentāri un citu robežu pārbaudīšana. Jā, kā mēs dzirdam tādas frāzes, ko tad viņa? Jā, tur atkal tā gudrā. Un šajā brīdī, ja ir šie sit un beidz komentāri, tad klasē ļoti ātri izveidosies vide, kur nemācīties ir stilīgi. Mācās tikai lūzeri vai tam līdzīgi. Ja? Un līdz ar to mēs nedrīkstam ignorēt šos komentārus. Un arī cita veida robežu pārbaudīšana, piemēram, pedagogi nereti redz, kad bērns iet garām, un viņš tā kā ar plecu aizķerās pret otru bērnu. Ja? Un tad tas, kurš pagrūdējis, teiks, ka man netīšām tā sanāca. Bet tajā brīdī, fiziska kontakta brīdī, pāridarītāji mēra robežu, cik tālu viņi vardarbībā varēs iet. Ja? Un līdz ar to cirēs tā sajūta, kāpēc tev palika slikti no tāda vienas sarunas, bet iespējams, ka sarunu biedri sarunājoties pienāca tev ļoti, ļoti tuvu klāt. Un tas ir biedējoši, un tev nav kur atkāpties. Ja? Un šajā brīdī tur ir ietverti iekšā daudzi slēpti un arī atklāti draudi. Ja? Mums ir jāpamana robežu pārbaudīšanas, un mēs paši arī pieaugušie arī slikti jūtamies, ja šīs robežas tiek testētas. Iesaukas. Par iesaukām jau Laila arī nedaudz minēja. Un iesaukas ir nozīmīgs signāls, jo iesaukas depersonalizē bērnu. Un iesauku brīdī bērnam tiek atņemta viņa identitāte, viņam tiek atņemts viņa vārds. Un tas viss strādā pēc tā, ka citiem bērniem ir vieglāk sist to cirvi, ēzeli, resno, garo, muļķi, nekā bērnu, kuram ir vārds. Un cienītie pedagogi, protams, atkal daudzi saka, ka tā mēs tur nepamanām, bet ja jūs redzat, ka ar bērnu tiek runāts aizvien mazāk viņa vārdā, tad mums atkal ir jāskatās, kas patiesībā notiek klasē. Un trakākais, kas ir noticis un trakākais, kas notiek, ir, ja par bērnu saka viņš vai tas, un visa klase saprot šajā brīdī, par ko mēs runājam. Tad atkal pedagogi un mīļie vecāki, jums ir kaut kas jādara. Ja? Un uzdodiet šo jautājumu bērnam, kā tevi sauc vai tevi uzrunā vārdā klasē. Hierarhija. Ļoti interesanta lieta. Hierarhija. Mēs par hierarhiju varam runāt jau no bērndārza vecuma. Un hierarhija nozīmē, ka klasē parādās zvaigznes. Un ļoti interesanti, kad arī dodoties uz skolu, nereti pedagogi saka, mums jau ir tas zvaigžņu kolektīvs, mums jau ir tās elitārās meitenes. Un šajā brīdī, ja paši pedagogi to akceptē, tas nozīmē, ka viņi akceptē, ka klasē ir vardarbība. Ja veidojas vardarbības piramīda, tas nozīmē, ka klasē kāds bērns paziņo vai bērni paziņo, tā kā mēs esam vislabākie, un visi pārējie sāk cīnīties. Jo tāpēc, ka ja ir viens vislabākais, tas nozīmē, ka kāds būs
pašā apakšā. Un nevienam negribās ļoti, ļoti būt apakšā, un lai bērni varētu sociāli izdzīvot, ko viņi dara, viņi sāk darīt pāri vājākajiem. Jā, tātad, un šajā brīdī arī tas, ko Laila minēja iepriekšējā prezentācijā, ka vardarbība atstāja milzīgu ietekmi uz visu psihi, gan uz tiem, kas realizē vardarbību, gan tie, kas cieš, gan arī tie, kas arī skatās uz to, jo šī te dubultā vardarbība nozīmē, ka pārējie, kas redz, kā bērns tiek pazemots, kā viņš tiek izslēgts, kā viņš tiek arī virzīts lejā pa sociālo hierarhiju, viņam tiek pateikts, ka ja tu man neklausīsi, ar tevi notiks tieši tas pats. Ja? Un līdz ar to tas ir pilnīgi normāli, un tas ir iespējams, ka klasē nav populārāko bērnu. Iedomājieties, tas ir iespējams. Un veselīgā klimatā katram bērnam ir sava vieta, katram bērnam ir sava veselīga loma, un mums kā pieaugušajiem ir jāpamana, kad sāk veidoties šīs te hierarhijas. Ja mēs to nepamanām, kas notiek? Tātad šim pāridarītājiem ir arī tāda laba teorija, Tomija, man šķiet, ka ja nenobriedušas psihes rokās nonāk pārāk daudz varas, viņiem veidojas divi tādi efekti. Viņiem veidojas patoloģiski augsts pašvērtējums, kurš neatbilst patiesībai, un viņiem samazinās empātija. Un līdz ar to tas ir tas, kāpēc vecāki citreiz nesaprot, kā tas var būt, ka mans saulainais, pūkainais bērniņš ir nofilmēts, ka viņš bāž galvu, kāda bērna galva toaletē. Ja? Un līdz ar to tā ir mūsu atbildība apturēt. Un nenormalizēt, ka tā mūsu laikā vienmēr bija kāds populārākais bērns. Bija klases, kur visi bija populārākie. Nepārtraukta kritika, tas ir tieši tas pats, kad šajā brīdī bērnam rodas sajūta, lai ko viņš darītu, nekas nebūs labi. Un šajā brīdī bērni nereti, un arī pieaugušie, starp citu darba vidē, viņi ieiet tādā slazdā, ka viņam liekas, ka ja es strādāšu vēl labāk, ja es izdarīšu vēl to, ja es viņam pienesīšu kafiju, vai ja es nopirkšu viņa draudzību, tad viņš sāks par mani labi domāt. Bet patiesībā tas ir slazds, jo tāpēc, ka šajā gadījumā, lai ko tu darītu vai nedarītu, nekas nebūs labi. Un atkal mums kā pieaugušajiem tas ir jāpamana. Nākamā lieta, kas notiek, pazūd informācija. Tad bērni, kuri strādā grupu darbos, viņi nesaņem saulaicīgu informāciju, viņi nesaņem visu informāciju, lai viņi varētu izdarīt to darbu, kas viņiem ir jāizdara pietiekami labi. Parasti ar šiem bērniem arī nedalās ar informāciju. Mīļie vecāki, ja jūs redzat, ka bērnam ir jāpilda mājas darbi un viņam nav nevienam, kam pazvanīt, paprasīt, kas tur īsti bija uzdots, kur ir tā darba lapa, kāpēc viņa nav atnākusi, un viņam ir bail jautāt, tad atkal ir lielais jautājums, cik veselīgas ir attiecības klasē. Jo tāpēc, ka veselīgās klasēs visi dodas uz mērķi, un tas mērķis ir absolvēt, iegūt labas atzīmes, dabūt labus draugus un diemžēl mums Latvijā ir skolas, kur pedagogi ienākot iekšā klasē 1. septembrī paziņo, ka jūs šeit neesat nekādi kolēģi, jūs visi esat konkurenti. Ja? Un atkal, šis ir ļoti, ļoti, ļoti slikti, un tad jums ir jārunā nevis ar bērnu, bet jums ir jārunā ar to konkrēto skolotāju, klases audzinātāju. Mikrogrupas, par to mēs arī runājām, ka jo vairāk mikrogrupas ir klasē, jo sarežģītāka ir situācija, jo tāpēc, ka mikrogrupas sāk, viņi nevis orientējas uz mērķi, bet viņi sāk draudzēties viens pret otru. Un tas, ko mēs piedzīvojam, ka bieži vien tad, kad izveidojas šis zvaigžņu kolektīvs, veidojas mazākas grupiņas, kas apvienojas vienkārši, lai aizsargātos no šīm te zvaigznēm, un nereti viņu tas spēks un jauda ir daudz lielāks. Un ja mēs ejam iekšā skolā un redzam, ka tur ir visi sadalījušies grupās, tad ir jau ļoti slikti, un ļoti ilgi jau ir ļoti slikti. Vardarbīgas spēles, ļoti interesanta lieta, cienītie pedagogi, vecāki, kas jums ir jāzina, ko mēs piedzīvojam ar katru gadu aizvien vairāk, ņemot vērā to, ka mēs atpazīstam jau bulingu, mēs jau atpazīstam arī dziļākas vardarbības. Nereti bērni uzvedas sociāli pieņemami klasē, bet viņi pēc stundām spēlē video spēles, kuras ir agresīvas, kuras ir neatbilstošas, kuras